stilīgs kāds kakis. Tā, nu ko, iesim drusku paskrovēsim. Man bail iedomāties, kas te būs, kad šitais ten viss sāks kust. Te viss tā šķīdīs, ka būs dvāks. Re, kur mūsu pacients. Un tātad, kas ar viņu notika? Viņš salūza. Bet, ja nopietni un konkrēti, viņam saplīsa karba. Pirms viņa galīgi pārstāja braukt. Man bija vēl viens incidents. Vot šitā tenu kronšteinu salauza. Es braucu, tad tur gāzi atlaidu un ting, un tur kaut kādas skaņas sāka notikt. Bet viņa, bija braucama. Pēc tam, kad nomainīju kronšteinu, vēl mēģināju braukt. Atkal ting, un tur spidometris pārstāja iet, un neviena robā ieliekot nebrauc uz priekšu. Atpakaļ arī. Starp citu tagad grīda ir iebutanēta. Logi ielikti. Bedra uztaisīta. Diezgan plata. Tagad diezgan ir ērti strādāt. Tie, kas sen skatās, varētu būt atcerās, kādos apstākļos bija jāstrādā iepriekš. Tagad pa fenšuju. Ai, cik te darbā. Laikam pirmais, kas jāsāk. Laikam, ka izpūtais jānoņem. Izskatās viņais tā, ka nevisai gribēs iet, tāpēc es labāk no turbīnas noskrūvēšu. Tālāk ņemšu puses un kardānu atviemšu. Nē, man arī tāda ir, bet ar šito es tur neielīdīšu, jo tur ir ļoti tuvu. Tur vajag citus tādus speciāla kastīte ir ar vairākiem. Uzreiz tā te man kāds plāns, ko viņš tur izturēs. Tā, aizbraucoši pie paziņas, dabūju komplektu. Normāla cilvēka instruments. Tagad otrajā pusē. Nedomājiet, kas viens pats strādā, man arī ir palīgi. Kā sakās, в семье не без урода. Nāksies vēl šito te ņemt nost, lai varētu nogriezt viņu ar fleksiju. Puses es atbrīvoju. Tagad šito noņemšu vāciņu un tad skrūvēšu tālāk kardānu.
aksie. Sūdi vagā, riepas pacēlās, griezties negriežas, sasalušas laikam, kluči laikam piesalā. Izskatās, ka izpūtējis būs jāņem nost. Arī kur apgolās uz izpūtējā neviss. Nāksies ņemt nost visu. Palielam nekas īpašs. Tur rekord skrūvīta otrajā pusē. Šeit vēl viena. Un katrai bankai vēl pa 2 skrūvēm, man liekas, un viss, un būs nost. Aizmirstam, ko es teicu. Nav nekas, tas vienkārši rekord tur viss atskrūvējies, ņemās nost. Šeit nē, tāpēc, ka šīs viss kronšteins ir aiz kardāna. Lai noņemt kardānu, jāņem izpūtējs, lai noņemt izpūtējs, jāņem nost kardāns. Nu labi, bet ja nopietni šeit laikam vajadzēs vienkārši gumiju noņemt nost un viss sanāks. Tā, nu lūk, kardāns noņemts. Ejam tālāk. Tā, nu palielam. Sajauga cilindru. Devējus visus šeit, tur kaut kur rekurvēt, šeit to nost ņemam. To kulisi kaut kā vajadzēs, es nezinu, pēc tam laikam ņemt nost, jo es nezinu, kā viņu atvienot šeit. Un palielam paliek tikai tad šitās visas skrūves, kas iet ap motoru, un šita ten uz kā turas. Lai šitām skrūvēm tikt klāt. Motoru būs jāceļ augšā. Tas, kas tur augšā skrūvējams ir, tas ir no augšas skrūvējams. Šīs jānoņem nost, lai tur varētu tikt klāt pie skrūvējiem, kas ir augšā. Nu un viss, es domāju, ka tur tālāk jau būs viss viegli. Tā, atskrūvēju kreiso spilvenu, šito spilvenu, kas ir pa vidu. Pacēlu ar domkratu. Un tagad te vod drusku sāka palikt pieejamāks. Oi. Nu viss principā šitās trakākās skrūves, kas ir visgrūtāk dabūt, es viņas izskrūvēju. Tagad vajag laikam motoru atpakaļ vietā ielikt un pārējo skrūvēt no. Tā, rekur dabūju kārbu.
Rekur vaicā. Šito paņēmu. Savādāk man vienam pašam nekādīgi viņu neuzliku. Rekur sajūgs vecais. Nu tāds. Drusku šokēts no dzīves. Tā, pamainīju puses jau uzreiz, jo sāka krakšķiet. Saulītes meties biežāk. Granātas dzīvos ilgāk, kā sakās. Jo kamēr kārba nestāv ar vienu skrūvi ārā un viss, un puses var mainīt. Tā, pirms es viņu lieku uz turieni, vajag no sākuma noņemt liekās detaļas, cilindru, šitai kaut kas. Spilonis bija laikam savējo likt, tāpēc šito arī vajag noņemt nost. Šitais priekš 1.9 nav vajadzīgs, šito arī nost jāņem. По-любому ieliek no manējā. Tā kā šitais точно jāskroja ārā. Vot šitā man pašlaik sanāca. Nezinu, var cerēt kaut kādu skrūvi ielikt un varbūt savilks to kopā. Līdz šim brīdim, lai aiziet, vajag ļoti daudz lamovārdu zināt. Nu re, vēl ar dažiem lamovārdiem pār skrūvas ieskrūvēt. Tur vienu, tur, tajā pusē augšā. Tā, lai tas viss ir vienā sastāvā, turās. Tagad jāuzliek šeit kronšteins. Tā, nu visas skrūvas izgāja cauri. Visas pievilku. Tālāk. Rekur tur kulis jāpieskrūvē. Šeit arī cilindris vēl ir jāieliek iekšā. Puses izpaliek. Kardāns izpotējis. Praktiski jau var braukt ārā. Sajūgs ir tik stiprs kā bremzes. Un bail spiest stiprāk. Ja es vienreiz piespiedu stiprāk un rekur rezultāts. Pamainīju cilindru, izjaucu, atpakaļ ieliku, atpakaļ izjaucu, atpakaļ ieliku un nestrādā tā kā tā vajag. Es to sajūgu no 4. reizes uzliku. Jo visticamāk, šeit ir tik maz vietas kopā ar cilindru, jo kur viņš ir. Jo viņa izmērs aptuveni ir šitāds. Pa-ļubomu viņu jāliek kaut kā sānis. Un ja viņa netiek tajā savā vietā, un aiziek kur skībi sānā, tad arī sajūgs nestrādā. Cik lai tas paradoksāli neskanētu, bet tikai tāpēc, ka viņš iet garām tam izspiešanas mehānismu. Viņam nav pretestības no sajūga, tāpēc arī tas sajūgs ir ciets un nespiežas. Tā, saskrūvēs kulisi. Tagad pamēģināsim, paskatīsimies, kā iet robi. Nu, izskatās, ka strādā.
Tā, neko palika izpūtēju, uzlikt un nedaudz zem haubas pastrādāt. Un viss var dzīt ārā. Tāds nu tas video sanāca. Abonēt vai neabonēt, paši domājiet. Davai, čau!